mūsdienās vīrieši ļoti daudz iesprings, lai atstātu labu iespaidu sievietēm par sevi. Viņiem ir trauma no atraidījuma. Un tieši šāds vīrietis, kuram ir trauma no atraidījuma, pievelk tieši tādus notikumus, ka viņš tiks atraidīts. Viņš atnāk uz tikšanos ar sievieti, un šī trauma notur viņu tādā pozīcijā, ka viņš jau zemapziņā domās, visu laiku koncentrējas uz to, ka tā tikšanās ar šo sievieti viņam būs pēdējā. Vīrietis tikšanās laikā, kuram ir trauma no atraidījuma, arī visu dara tādu, lai pēc tam viņš tiktu atraidīts no šīs sievietes. Viņš nespēja atvērties, nespēja uzticēties, nespēja vispār veidot to sarunu tādu, kādu sievieti gribētu turpināt pēc tam nākamajās reizēs. Un tādējādi vīrietis šo situāciju padara tādu, ka viņš tiek atraidīts. Vīrietis, kuram ir trauma no atraidījuma, jebkuru situāciju, konfliktu situāciju, jebkuru sadursmi uzreiz uztvers tā, ka viņš tiek atraidīts, ka viņš netiek novērtēts, ka viņš atkal tiks pamests. Šāds vīrietis nespēja novērtēt pats sevi, viņam ir zems pašvērtējums pašam par sevi, zema pārliecība, nedrošība, nespēja izteikties, un šāds vīrietis piesaista sev šādus notikumus, ka viņš tiek atraidīts. Un ir arī situācijas, kur vīrietis pats aiziet prom no sarakstas, no tikšanās, no jautājumiem, bēg prom, ja viņam kaut ko pajautā, kaut kādu personisku jautājumu. Viņš ir ļoti aizvēries, viņš pat nemaz negrib atvērties un paskaidrot, pastāstīt, uzņemties atbildību par sevi, par saviem darbiem, par saviem vārdiem, par savu rīcību. Šāds vīrietis, kuram ir trauma no atraidījuma, pats sevi atraida no šīs sievietes. Viņš pat neļauj sev pietuvēties tai sievietei, un to sievieti uzreiz sajūt. Trauma no atraidījuma izpaužas arī sarakstēs ar sievietēm. Vīrietis atvainojās par sīkumiem, par to, kur viņam nemaz nebūtu jājūtas vainīgam, kur viņš nemaz nav vainīgs. Viņš atvainojās par to, ka viņš vēlu atbildi. Viņš jūtās vainīgs par to, par ko viņam nemaz nevajadzētu justies vainīgam.